Mūsdienu drošības pasākumi prasa atbilstošu ekipējumu. Modernai autostāvvietai. Jaunajam pilsētas attīstības projektam traucē vismaz 50 koku no iepriekšējiem gadsimtiem. Daži pauž neizpratni, kāpēc darbi jāveic steigā un nakts aizsargā. Izzāģēšanas darba vadītājs Fiške norāda, ka nakts ir pats labākais laiks, lai pārbaidītu un traumētu pēc iespējas mazāk rīdznieku. Speciālisti aprēķinājuši, ka nakts laikā gāžoties kokiem, nejaušu upuru skaits samazinās par 68%. Un tomēr daži pilsoņi to nesaprot. Viņu protesti noved pie izzāģēšanas projekta atlikšanu uz gaišu dienas laiku. Ļoti nepārdomāta pūļa iegriba. Mēs varam iedomāties, kā no motorzāģu trokšņa pārbiedētie ārzem vēstnieki skries ārā no Jēkabu kazarmām un pakļūst zem krītošajiem 100-gadīgajiem kokiem. Tas vairs neatbilst ne starptautiskajām cilvēktiesību, ne pieklājības normām. Runa ir par cilvēku dzīvībām, bet Rīgas dārzu un parku strādnieki ietiepīgi visu satraukumu veltījuši tikai kokiem vien. Kur palikšot Rīgas zaļā rota, kas ražošot jau tā plāno ozonu slāni? Bet arī par to autostāvvietas projekta īstenotāji ir padomājuši. Nozāģētie koki visi kā viens tiks sakrauti modernā baļķvedējā un transportēti kaut kur uz Latgales pusi, lai tos pārstādītu jauno modernā skvēriņā meža vidū. Latvijai šie koki nebūs zuduši, un tas ir pats galvenais. No saskaitāmo kārtības summa nemainās. Tēvu zeme mums visiem viena!